Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 8. nodaļas. Un kad viņš no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja. Un redz, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās viņa priekšā zemē un sacīja: Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš roku izstiepis, to aizskāra un sacīja: Es gribu, topi šķīsts. Un tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Un Jēzus uz to saka: Pielūko, ka tu to nevienam nesaki, bet noej un rādies priesterim un upurē to dāvanu, ko Mūzes pavēlējis tiem par liecību. Bet, kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa. To lūdza un sacīja: Kungs, mans kalps guļ mājās triekas ķerts un cieš lielas mokas. Un Jēzus uz to saka: Es iešu un to darīšu veselu. Bet virsnieks atbildēja un sacīja: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padoti karavīri, un kad es vienam no tiem saku: Ej, tad viņš iet, un kad otram nāc šurp, tad tas nāk, un savam kalpam dari to, tad tas to dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja: Patiesi, es jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Ābrahamu, Īzāku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā. Tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam: Ej, lai notiek, kā tu esi ticējis. Un viņa kalps tapa vesels tānī pašā stundā. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību. Jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Pamanījāt, ka Jēzus par savu sekotāju daudzskaitlību saka tā: daudz ļaužu viņam sekoja. Jēzus darīja brīnumus, Jēzus uzrunāja cilvēkus un daudz ļaužu viņam sekoja. Bet vai pamanījāt, ka lūkojoties uz virsnieka ticību, kurš bija atnācis nevis sevis dēļ, bet savu kalpa dēļ, viņš par visiem šiem daudzajiem, kuri viņam sekoja, un visiem pārējiem sacīja: ne pie viena Izrēlā es tādu ticību, ar to domāju tādu ticību kā virsniekam, neesmu atradis. Tā tad var būt daudz cilvēku, kas tic, daudz cilvēku, kas seko Jēzum, bet dažiem vai dažkārt šī ticība var būt tik ļoti īpaša, ka Jēzus par to saka tādā ārkārtējā formā: ne pie viena es tādu ticību neesmu atradis. Šeit varētu apstāties, teikt, tā skarbi. Tā tad, ir daži, kas ļoti pareizi un labi tic, pārējie tic nepareizi. Ar to mēs prediķi arī varētu beigt uz šīs pesimistiskās nots. Bet nē, rakstu vieta jau nav par to. Jēzus runā, ka virsnieka ticība ir īpaša, ka viņa tautā viņš šādu ticību neredz, bet mūs iedrošinot viņš saka:
Bet es saku, daudzi nāks no rīta un vakara pusēs un sēdēs ar Ābrahamu, Īzāku un Jēkabu debesu valstībā. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad Jēzus sludina, tajā brīdī, kad viņam ir 1000 sekotāju, Jēzus ierauga virsnieku un saka, ne pie viena es tādu ticību neesmu atradis. Bet runājot par nākotni, runājot par Kristus draudzi un Kristus baznīcu, viņš runā kā par daudziem, kuri nāks no visām pasaules malām, no visām pusēm, un sēdēs ar Ābrahamu, Īzāku un Jēkabu, tātad ebreju tautas ciltstēviem, Dieva valstībā. Tas nozīmē, ka pēc šī virsnieka vēl būs ļoti daudz cilvēki, kuru ticība būs tāda vai līdzīga tai, kāda ir virsniekam. Tāda ticība, kura balstās uz ticību un paļāvību vārdam. Paskatīsimies uz šiem diviem, gan virsnieka, gan arī spitālīgā ticības piemēriem, iedvesmosimies no tiem un mēģināsim atrast kaut ko priekš sevis, lai nostiprinātu savu ticību. Kāds spitālīgs vīrs nāk pie Jēzus un nometās viņa priekšā lūdzot, kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Šis spitālīgais vīrs ārēji ir absolūti bezcerīgā stāvoklī. Viņš ir nodalīts no pārējo veselo cilvēku sabiedrības, viņam ir aizliegts tiem tuvoties. Viņš ir slims ar nedziedināmu slimību, kurai nav zāļu. Cilvēciski raugoties, neviens viņam nevar palīdzēt, bet tomēr šis cilvēks atrod sevī drosmi, atrod sevī motivāciju un pats galvenais ticību un pārliecību, ka Jēzus viņa bezcerīgajā situācijā var palīdzēt. Visi ārējie iemesli liecina, ka tur neko vairs nevar darīt. Tava miesa pūst kopā. Samierinies, tinies pie savējiem pūstošajiem un netraucē veselajiem un laimīgajiem dzīvot viņu dzīvi ar savu smirdēšanu un pūšanu. Tomēr šīs cilvēks savā bezcerībā nepaliek. Viņš redz Jēzu to, ka ja vien Jēzus grib, viņš var viņu šķīstīt. Zīmīgi, ka šis spitālīgais nesaka Jēzum, ja vien tu vari, vai ja vien tu spēj. Varēšana un spēšana vienmēr ir par to, ko kāds var vai spēj izdarīt. Bet spitālīgais nāk pie Jēzus kā pie tāda, kurš var un spēj absolūti un pilnīgi visu. Viņam nav nekādu ierobežojumu. Vienīgais, kas viņu ierobežo, ir viņa paša griba. Tādēļ spitālīgais saka, ja tu gribi, tu vari. Ziniet, mēs cilvēki par sevi varam teikt, jā, mums ļoti bieži ir tā, gribēt jau mēs varam, bet to varēšana visādi ir. Un to var attiecināt uz ļoti daudziem dažādiem mūsu dzīves aspektiem. Gribu, bet nevaru. Un mūs no kādas lietas realizēšanas šķir gan tas, ka mēs varbūt negribam, bet dažkārt arī mēs varam gribēt, bet nevaram varēt. Attiecībā uz Dievu, Dievs var visu. Viņa spēja ir ierobežota tikai un vienīgi ar viņa paša gribu. Un zīmīgi, ka spitālīgais, lai gan viņš ir slims
un atdalīts no pārējiem cilvēkiem, viņš savā slimībā ir ieraudzījis kaut ko ļoti svarīgu. Ļoti svarīgu, ko veselie pat nespēja ieraudzīt. Viņš ir ieraudzījis, ka Dievs var visu, jautājums ir tikai par to, ko viņš grib. Spitālīgais ir nonācis pie šīs atziņas un vēršas pie Jēzus, apliecinot savu ticību, apliecinot ticību Jēzus varēšanai un paļāvībā uz Jēzus labo gribu. Viņš saka, kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un te viņš paliek uz pauzes. Ja tu gribi, tu vari. Nav atkarīgs vairs nekas no varēšanas, tikai un vienīgi no tā, vai Jēzus spitālīgo grib šķīstīt. Uz ko Kristus viņam atbild, roku izstiepis un pieskaroties viņam, es gribu, topi šķīsts. Mūsos katrā ir jānotiek tādam, pagrieziena punktam, ja tas jau nav noticis, proti, ka mums vajag lūkoties uz Dievu un uz mūsu kungu un pestītāju Jēzu Kristu kā uz tādu, kurš var un spēj visu. Arī attiecībā uz manu dzīvi, arī attiecībā uz manām vajadzībām, arī attiecībā uz manām problēmām un grūtumiem, kas mani skar, Jēzus var visu, viņš ir Dievs. Jautājums ir tikai par to, vai viņš grib. Mēs to varam uzzināt tikai un vienīgi tad, ja mēs lūdzam, ja mēs vēršamies pie viņa, kungs, ja tu gribi. Šeit nedrīkst būt vietas šaubām. Ja mēs šaubamies, vai Jēzus var kaut ko mainīt, palīdzēt, izdarīt, tad tālāk iet būs visai grūti. Un izejas punkts tam, lai Dievs tavā, manā, mūsu dzīvē varētu darboties, izejas punkts ir tāds, ka es ticu un zinu, ka Dievs var visu. Viņš kādu iemeslu dēļ var negribēt kaut ko darīt. Viņš var negribēt darīt tā, kā es gribu. Bet, ja runa ir par varēšanu, viņš var pilnīgi un absolūti visu. Savā ziņā mēs varam lūkoties uz šo spitālīgā dziedināšanu kā tādu ievadu pirms šīs brīnišķīgās ticības apliecības, kuru izsaka virsnieks. Es teiktu, ka arī spitālīgā ticība ir teicama un slavējama, tomēr Jēzus par virsnieka ticību saka, ka tā ir tāda, kādu ne pie viena Izrēlā viņš nav atradis. Tomēr arī spitālīgais savā ticībā un paļāvībā parāda kaut ko brīnumainu. Viņš parāda, ja Dievs grib, viņš var visu. Spitālīgais saņem to, viņš tiek dziedināts, un Jēzus piekodina viņam izdarīt visu pēc bauslības un atlaiž. Sastapšanās ar virsnieku ir kas īpašs. Protams, mēs zinām, ka cilvēkam, kurš nāk pie Jēzus un kaut ko no viņa vēlās saņemt, nākas ticēt un paļauties. Nevien ticēt un paļauties uz to, kas viņš ir, bet ticēt un paļauties uz to, ka viņš arī var kaut ko izdarīt, ka viņam ir vara un spēks. Virsnieks vēršās pie Jēzus un meklē palīdzību nevis sev, bet savam kalpam, un tas jau ir teicami un godājami,
Viņš iestājas par to, kurš ir zemāks par viņu, kurš ir atkarīgs no viņa. Virsnieks ir meklējis un atradis Jēzu. Bet tad, kad Jēzus pēc virsnieka lūguma ir gatavs nākt un apmeklēt viņa kalpu, virsnieks parāda vēl kādu brīnišķīgu, un es teiktu tā, droši vien augstā amatā esošiem nepārāk tādu biežu kvalitāti vai īpašību, pazemību. Viņš saka, es neesmu cienīgs, kad tu nāc manā namā. Un, ziniet, dažreiz cilvēki apstājās. Viņš saka, es neesmu cienīgs, un tad sāk šitie visi vārdi, ka es jau neko, man jau nekas, un beigās cilvēks aiz tā nomaskē savu neticību, savu kūtrumu, savas bailes, savu paļāvības trūkumu. Bet virsnieks to nesaka tādā veidā. Viņš saka, es neesmu cienīgs, jo viņš apzinās, ka viņš varbūt nav īsti jūdu sabiedrībai piederīgs. Viņš varētu ar savu klātbūtni varbūt kaut kādā veidā mest ēnu uz Jēzu un viņa kalpošanu. Tādēļ viņš saka, saki tikai vārdu. Un tas ir tas, kas pārsteidz Jēzu. Un tas ir interesanti, kā var Jēzu pārsteigt. Viņš zina visas lietas, viņš ir sirdžu pazinējis, bet viņš ir patīkami pārsteigts par to, ka virsniekā viņš atrod tādu ticību, kā ne pie viena Izrēlā. Ja mēs mēģinātu noreducēt, kāda tad ir šī ticība, tad tā ir ticība un paļāvība uz to, ka Jēzus vārdam ir tāda vara un tāds spēks, kas darbojas arī bez paša Jēzus klātbūtnes. Jēzus saka vārdu, viņš dod komandu, viņš dod rīkojumu, viņš dod pavēli, un viss notiek. Jēzus klātbūtne nav nepieciešama. Virsnieks var doties mājās pēc vārdiem, kurus ir sacījis Jēzus. Ej, tavs kalps ir dzīvs. Lai notiek pēc tavas ticības. Izrādās, tik liela nozīme ir tam, kā tu tici. Un te ir kaut kas kopīgs abos šajos vīros, gan spitālīgajā, gan virsniekā. Spitālīgais spēja ticēt, ka no tās ārprātīgās dzīves līdz pilnīgai dziedināšanai ir iespējams nonākt, un no tā viņu šķir tikai Jēzus griba, nekas vairāk. Protams, mēs varētu teikt, ka no tā vēl šķir arī spitālīgā spēja vai nespēja ticēt. Ja spitālīgais nespētu ticēt, ka Jēzus var darīt viņu šķīstu, tad viņš neko nesaņemtu. Bet spitālīgais nevien spēja ticēt, bet viņš spēja arī Jēzum apliecināt savu ticību, sakot, ka ja tu gribi, tu vari. Tas nozīmē, ka mēs, lūkojoties uz tām situācijām, tiem apstākļiem, kuros nonākam mēs, domājot par mūsu grūtībām, pārbaudījumiem, sāpēm, bēdām, dažkārt ciešanām, kurām mums ir jāiet cauri, mums ir ļoti svarīgi iet tam visam cauri ar ticību un paļāvību, ka Jēzus grib un Jēzus var man palīdzēt. Spitālīgais nepieļauj nekādas šaubas. Viņš saka, ja tu gribi, tu vari. Viss, kas ir ap viņu, viņa smirdošā, pūstošā miesa, viņa izolācija no pārējiem cilvēkiem liecina par pretējo. Bet viņš stūrgalvīgi apgalvo sev un apliecina Jēzum un tiem, kas klāt, ja tu gribi, tu vari. Un Jēzus grib un var, un spitālīgais top dziedināts. Savukārt virsnieks apliecina, ka Jēzus var pasakīt vārdu,
un viņam pašam, Jēzum, nav jābūt klātesošam, lai šī vārda ietekmē viss notiktu un mainītos. Virsnieks ir gatavs, kā Jēzus tikai pateiks vārdu un dosies atpakaļ savās darīšanās un savās gaitās. Viņam nav nepieciešams, lai Jēzus nāktu viņa mājā, sēdētu pie viņa kalpa, skaitītu tur kādas lūkšanas vai veiktu kādas manipulācijas. Šis virsnieks ļoti labi zina no savas personīgās pieredzes, ka vārdam, kuru izsaka tas, kuram ir vara, vārdam ir spēks. Un virsnieks parāda, ka viņš tic Jēzum kā tādam, kura vārdam ir vara un spēks. Un šī vara un spēks izpaužas, izplatās neatkarīgi no Jēzus fiziskās klātbūtnes. Un es domāju, mums, kas dzīvojam 2000 gadu pēc šiem notikumiem, kur Jēzus fiziskā klātbūtne, miesā nākušā Dieva dēla klātbūtne nav iespējama, mums ir ļoti svarīgi raudzīties uz virsnieka ticību un ieraudzīt, ka tas ir par mums, tas ir par situāciju, kur atrodamies mēs. Ja runa ir par Jēzus sacītajiem vārdiem, protams, varbūt vēlētos mēs dzirdēt, kā sastopoties ar Jēzu, viņš pasaka, ej, mēs to dzirdam no viņa mutes. Tomēr mums ir vēl viena brīnišķīga lieta. Mums ir pieejams Dieva vārds, mums ir svētie raksti, mums ir tas, ko Jēzus sacīja, svarīgākais, kas mums ir jāzina. No tā, ko Jēzus sacīja, mums ir uzrakstīts un jebkurā brīdī pieejams. Jēzus pavēles un apsolījumi, Jēzus pamudinājumi un iedrošinājumi, viss ir šeit, viņa vārdā. Tādēļ mēs varam teikt, Jēzus runā. Viņš runā nevien uz saviem laika biedriem, kas bija viņam līdzās, nevien uz tiem cilvēkiem, kuri fiziski varēja būt klāt un dzirdēt viņa balsi, bet Jēzus runā arī uz visiem, kas lasa evaņģēliju, lasa Dieva vārdu. Tur mēs sastopam, mēs piedzīvojam, kā Jēzus runā. Viņš saka vārdu. Un kā mēs dziedam mūsu baznīcas himnā, ka viens vārdiņš, tādā pamazināmā formā, pat ne vārds, bet vārdiņš, spēj satriekt velnu, mūsu lielāko pretinieku, naidnieku, un spēja atrisināt daudzas problēmas. Viens vārdiņš. Ticība un paļāvība uz Dievu vārdu ir tā, kura ir eksistenciāli svarīga. Ticība un paļāvība uz Jēzus apsolījumiem ir mūsu dievbības stūrakmens. Tad, kad mēs satiekamies svētdienās, lai klausītos Dieva vārdu lasījumu un sprediķi, ceturtdienās, lai studētu Bībeli un pārdomātu, vai piekdienas vakaros, vai kādos citos laikos atveram Dieva vārdu un to lasam, tā nav tāda izklaide vai nodarbošanās ar kādām patīkamām lietām, lai piepildītu laiku, lai kaut kādā veidā mūs aizņemtu vai kaut kādā veidā mūs izklaidētu un darītu patīkamāku kādu mūsu dzīves daļu. Dieva vārda lasīšanai, studēšanai, līdzdalīšanai ir eksistenciāli svarīga nozīme. Varbūt nav izšķiroši svarīgi, kā tehniski mēs šo Dieva vārdu lasam, pārdomājam, līdzdalam, apceram, studējam, bet ir svarīgi,
ka mēs to darām regulāri un atveram savu sirdi Dieva vārdā. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva vārda lasīšana un pārdomāšana, līdzdalīšana, studēšana palīdz mums nostiprināties tajā un ieraudzīt to, ka Dieva vārdam ir dzīvu darošs spēks. Spēks uzrunāt tevi, mani, spēks atvērt acis, ausis, sirdis, spēks ļaut ieraudzīt lietas to īstajā gaismā, vara un spēks ieraudzīt sevi un pasauli ap sevi, vara un spēks atrast atbildes uz jautājumiem dažādiem, risinājumus meklējot, vara un spēks pārdzīvot grūtības un piedzīvot Dieva žēlastības klātbūtni un brīnumus. Pat tādus brīnumus, kur notiek patiešām pārdabiskas lietas. Jēzus virsniekam saka, lai notiek tā, kā tu esi ticējis. Un ziniet, šī pasaule mūs pieradina ticēt tam, ko mēs redzam, varam aptaustīt, nosvērt, izmērīt. Šī pasaule mūs pieradina ticēt dabiskajai lietu kārtībai. Un tas ir labi. Ka mēs, piemēram, redzam, kā mehānismi pasaulē, dabā, ķermenī darbojas. Mēs tos zināmā mērā varam prognozēt un saprast un ar tiem sadzīvot. Bet dažkārt tas var kļūt par traucējošu faktoru. Tu zini, kas notiek, ja cilvēks dara to, vai ar viņu noticis tas un tas, vai ja viņam ir tāda un tāda diagnoze, vai tāda un tāda problēma, tad parasti notiek tas un tas. Un tad cilvēks sāk ticēt nevis tam, ko Dievs var izdarīt, bet sāk ticēt, bet varētu savā ziņā teikt, tādai statistiskajai pieredzei. Ja tad. Bet tas, ko mēs varam šeit redzēt, un tas, kas mūs var iedrošināt, manuprāt, ir, ka ja mēs nepaļaujamies tikai uz to mūsu cilvēcisko pieredzi, bet ļaujamies dievišķā klātbūtnē, mēs varam piedzīvot to, ka lietas notiek pilnīgi citādāk nekā notiek parasti. Un ticība ir tā spēja gara acīm redzēt, ticēt un paļauties, ka neskatoties uz visu, var būt citādāk. Dieva garā un spēkā var būt citādāk. Mēs to esam piedzīvojuši lūdzot par cilvēkiem, viņu sāpēs, bēdās, ciešanās, slimībās, nelaimēs. Mēs esam to piedzīvojuši, risinot dažādas attiecību un saskarsmes problēmas. Mēs esam piedzīvojuši dažādas situācijas, kuras šķiet racionāli, tādas, smagas un neatrisināmas, bet Dieva spēkā mēs piedzīvojam to, ka lietas tiek atrisinātas brīnumainā, dažkārt pat pārdabiskā veidā. Bet ļoti svarīgi tajā visā ir mūsu ticība. Ticība un paļāvība uz to, ka Jēzus var, jo viņš ir Dievs, ja vien viņš grib. Un Jēzus vārdam ir tāda vara un spēks un ietekme, ka bez viņa fiziskas klātbūtnes neiespējamās lietas to piespējamas. Un tas nav izņēmums. Kā pirmajā brīdī var šķist, ka tikai daži tā var ticēt un daži tā var piedzīvot. Šeit runa nav par statistiku, bet par to, vai tu tici. Ja tu tici, tad arī pie tevis var notikt tās lietas, tās zīmes un tie brīnumi, kas notiek pie visiem, kas tic un paļaujas uz Jēzu Kristu. Lai Dievs dod to piedzīvot. Āmen.
Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargī jūsu sirdis un domas, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.